Tā, labrīt, manu dargo klausītāji, skatītāji, draugi, kolēģi, līdzgaitnieki. Šis video būs garāks kā iepriekš, jo gatavojos pateikt to tā, lai aizklauvētos. Skaisti putni dzied. Es ieturu pauzes, ne jau tas, ka man nav ko teikt, man ir teikt ļoti daudz ko. Jo pa šo nakti es gatavojos un domāju, ko un kā teikt vairākas versijas. Bet zinu, ka rīts gudrāks par vakaru. Es te nenāku kā skolotājs, bet kā līdzgaitnieks, jo ja katrs ir ceļvedis otra dzīvē. Ieturu klusumu, lai katrs tādu ievies savā dzīvē. Jo klusumā dzimst tīra patiesība. Jo katram ir savs temps, kā izdzirdēts, saprast un iedziļināties. Tas, kad kādam es runāju par lēnu, citam var šķist pa ātru. Jo tas, ko saku, nāk no sirds dziļumiem. Ne no prāta gudrības. Katram ir savs prāts un sava galvas pleciem. Par biogrāfiju iespējams pastāstīšu citreiz vēlāk, kad jutīšu vajadzību pēc tā. Neesmu nec pareizs bijis, nec kā. Tas īsumā. Mēģinu noķert fokusu, jo daru pats to ar roku. Nav man režisors, pats savu režisors. Esiet tādi paši. Negribu nevienu tiesāt un nedarīšu to. Es pat sevi netiesāšu jūsu klātbūtnē, jo man jau ir tiesneši, kas mani tiesā. Ne tiesā, bet māca būt labākam, tā, lai es būtu vajadzīgs ne tikai sev, bet arī jums, kas man dara lielu godu būt ar visumu, ar jums. Laikam vairāk nerunāšu daudz. Jo katram, kā mana māte teica, jādzīvo ar savu galvu. Bet kad jutīšu, kad ir vēl ko
tādu pateikt, vai pienācis īstais brīdis, noteikti veidošu video rullīti. Tā kā sekoju, ja uzrunāju. Zini, es esmu ar teviņu. Visu labu, visu gaišu.